Tika pieminēta arī pieredze no Igaunijas, un tāpēc ar lielu prieku lieku jums priekšā Tauri Tuvikēni, kas pastāstīs par jaunām iespējām vidus līmeņa mājokļu pārvaldībai dažādos veidos un līmeņos. Thank you for the invitation. Labdien visiem un liels paldies par to, ka jūs man uzaicinājāt būt šeit, un man ir prieks būt Rīgā un runāt par Igaunijas pieredzi mājokļu jautājumā. Varbūt es nepieskaršos visiem aspektiem, kas jūs interesē, bet vismaz dažiem varbūt. Mana pieredze ir pārsvarā no manām studijām, ko es Londonas Koledžas universitātē beidzu. Tas ir doktorantūras studijas. Tāpat es arī runāšu par to, ko es pamanīju, veicot 3 mēnešu garu izpēti arī Igaunijā. Tas bija par teiksim, automašīnu stāvvietām un mikrorajoniem un tā tālāk. Un jā, tieši es galvenokārt gribēšu runāt par šīm automašīnu stāvvietām, jo tas ir diezgan būtiski. Mani interesē vidēja līmeņa pārvaldība. Iepriekšējā prezentācijā mēs jau mazliet dzirdējām to gan par šiem kooperatīviem vai īpašnieku asociācijām, bet tie nav kooperatīvi. Tie pamatot uz ēkām. Tātad īpašnieki sanāk kopā un veido asociācijas. Un šis ir tāds veids, kā Igaunijā pārsvarā tas notiek. Ne visās mājās tā ir, bet daudzās. Pilsētas valdības līmenis ir pati pilsētas valdība, un tad ir rajona valdība, kas ir tā kā pilsētas departaments. Tā nav vēlēta iestāde, tur nav vēlēti pārstāvi. Un tad ir vidējā līmeņa pārvaldība, un tas ir viss, kas ir starp pilsētu, rajonu un dzīvokļu īpašniekiem, ēku īpašniekiem. Tallinā ir 3 tādi nekustamā īpašuma veidi. Es koncentrēšos uz to zemāko attēlu kreisajā pusē. 66,000 iedzīvotāju apmēram. Un ja visus ciparus apvienot ar visiem arī, teiksim, tikai dzīvokļu, bet privātmāju īpašniekiem, tad tas būtu gandrīz vai pusi no Tallinas iedzīvotājs skaita. Ļoti daudz mums dzīvo arī laukos. Un Mustamē ir vieta, kas ir viena no vecākajām Igaunijā, un tā tad ir radusies no 64. līdz 72. gadām. Sastāv no 11 mikrorajoniem. Šeit jūs redzat kartētos. Un tajā ir pilsētas un rajonas valde, arī tātad pašvaldība. Ir valde, ir locekļi, ir pārstāvi, un īpašnieku asociācijas ar tiem var kontaktēties, lai risinātu jautājumus. Tā tas ir Mustamē. Tāda pārvaldības forma. Šeit jūs redzat, man šķiet tā tēla no manas iepriekšējās prezentācijas, bet nu nekas. Kā jūs redzat, šī vieta ir arī ļoti skaista, un tajā dzīvot ir prieks. Es pats tajā dzīvoju šobrīd, un es neesmu tur ilgi dzīvojis, bet tiešām ļoti skaista vieta. Ir puķes, zaļumi, cilvēki par tiem rūpējas. Šeit jūs redzat, kā ēkas ir atjaunotas, citas pilnībā, citas daļēji. Protams, vienmēr var darīt labāk, un
es teikšu, ka Čehija mums noteikti ir soli priekšā šajā jomā. Bet vismaz puse ēku ir daļēji atjaunotas. Un man šķiet, tas ir vairāk nekā Rīgā. Jūs redzat rotaļlaukumus, bērnus, kas spēlējās. Es tā izvēlos tādas konkrētas vietas, kurās es pētīju, bet es ar to gribu uzsvērt, ka tas nav tāds ka tā nav tāda viendabīga vide, bet ir ļoti daudz dažādu jauku daļiņu šajā vidē. Bet tā problēma atkal ir automašīnas. Un tātad, ko ar tām darīt? Kur tad tās novietot? Kā jūs šeit redzat? Tātad tās automašīnas aizņem ielu daļas, citas arī ir novietotas zālājā, atrodas arī basketbola laukumā, visur, kur. Un es teikšu, ka pamatā tas ir nelegāli, tas ir pretlikumīgi, tas nav atļauts. Bet tā tas visur notiek, un pilsēta pati par sevi saprot, jā, nu labi, jūs pateiksiet, jā, šeit nedrīkst mašīnu novietot, nu bet kur tad novietot, ja nav speciāls stāvvietas, un tā ir problēma. Un par pašu automašīnu stāvvietu kā tādu, es gribētu teikt, ka ir uz to jākoncentrējas, jo tā ir liela problēma, tas ir svarīgs jautājums. Universitāte veica pētījumu un jautāja, kas tad ir galvenās problēmas saistībā ar automašīnu stāvvietu. Tad viens no galvenajiem jautājumiem, kas bija atbildēts, teiksim, bija nevis konkrēti par automašīnām, bet vispār tāda aptauja, tad, kad dzīvokļu īre un augstās komunālie pakalpojumi izmaksas ir lielākā problēma. Un pēc tam sēkoja automašīnu novietošanas problēma. Tādēļ es pievēršos šim jautājumam par to, runā arī pilsētu plānošanā, ir rakstītas daudzas grāmatas, nozīmīga literatūra. Donatam Šau ir grāmata par automašīnu stāvvietu augstajām izmatām, par automašīnu novietošanas kvalitāti. Tur akadēmiķi pat par to interesējās, tātad akadēmiskie spēki. Ir ļoti daudz pētījumu par pilsētas ekonomiku, ilgtspējību, piemēram, cik ilgi un daudz cilvēku brauc, cik daudz izmanto citus transporta līdzekļus. Tas, protams, ir saistīts arī ar kustības mobilitāti, ar brīvību pārvietoties, ar brīvību braukt. Tas ir arī saistīts ar padomju laikiem un tā tālāk. Parasti vidējā autostāvvieta ir apmēram kaut kādi 20 kvadrātmetri. Bet, ja mēs tagad domājam par dzīvokli, mēs varētu teikt, ka automašīnas stāvvieta ir kā istaba dzīvoklī. Un nav jau tikai viena stāvvieta vienai automašīnai. Ir daudzas stāvvietas daudzām automašīnām. Un pilsoņi paši mēģina regulēt, kā tad mašīnas tiek novietotas, protams, ar pilsētas domas palīdzību. Pirmajā manas prezentācijas attēlā jūs redzējāt, ka automašīnas ir novietotas vietās, kur tas nav paredzēts, atņemot to vietu paredzētiem mērķiem, vai basketbola laukumam, vai ielai, vai kam. Un šeit jūs redzat, ka iedzīvotāji arī paši ir uzlikuši zīmi. Šeit arī jūs redzat, ka ir mazlietiņa organizēta tā automašīna novietošana. Ir redzama arī novietne invalīdu automašīnai. Šis būtu labs piemērs, ko izstrādāja kopā gan pilsētas doma, gan iedzīvotāji. Ir 5 stāv māja, un aiz tās ir šāds brīvs laukums, ko mājas īpašnieki faktiski paši ir atjaunojuši un samaksājuši no savas kabatas pusi, tātad 50%.
Un viņiem, protams, bija jāpiesakās arī uz pilsētas finansējumu un attiecībā uz automašīnu stāvvietu konstrukciju. Tad valdība piešķir 50%, pārējais ir jāmaksā pašiem. Šajā attēlā jūs redzat, ka šāda veida pārvalde, kas balstīta uz īpašnieku asociācijām, sadala zemi, atņem kopējo teritoriju un padara to negluži privātu, bet, teiksim, piederošu tikai dažiem iedzīvotājiem. Šeit ir mazliet savādākā īpašuma struktūra kā Rīgā. Tātad šeit ir iedzīvotāju privātā zeme, kas pieder iedzīvotājiem. Šajā, ko es tagad rādu, ir arī autostāvvieta. Bet pa vidu lielākā zemes daļa pieder pašlaik pilsētai. Tā ir pilsētas zeme. Visas komunikācijas ir arī automašīnu stāvvietas šeit un šeit, visur. Tas zilais laukumiņš svītrotais ir tas, ko Tallinas pilsēta ir iedevusi īrē. Pilsēta to var izmantot 15 gadus, tad Mustamē pilsēta, un tā ir tā vieta, kur es dzīvoju faktiski. Katrai mājai tur it kā pieder zeme, un tas ir loģiski. Bet šāda maiņa zemes lietošanā faktiski ir pēdējo laiku tendence. Šeit jūs redzat Mustamē ģenerālu plānu, un tā vietā, lai automašīnas stāvvietas būtu ēku priekšās, mēs tās varam novietot un būvēt gar lielajām ielām un savukārt to iekšpagalmu zemi izmantot sociālajām aktivitātēm. Šeit jūs redzat šo īpašumtiesību struktūru. Šī zeme ir te, kas pieder tam ēkām. Tādi pāris metri, tādi iekšpagalmi tādi. Un iekšpagalmi vispār faktiski pieder pilsētām. Un ir izmantotas Corbusier un Le Corbusier idejas šajos mājokļu risinājumos un dažreiz, ja jūs domājat vairāk kā Perī, teiksim, tad jums jāpievērš uzmanība teritorijas demokrātijai. Un šī kvartāla struktūra ir tāda demokrātiska. Šī ir tāda kā pilsoniskā šūniņa Mustamē. Un tā tālāk. Un ir ļoti daudzas lietas, kas mums patīk šajos mājokļos. Mobilitātes plāni, piemēram, kas tiešām ir tāda problēma, kas individuālā valdības līmenī var pazust. Piemēram, ja nav tāds kopīgs nākotnes redzējums un viss tiek izstrādāts individuāli. Ir ļoti daudzas lietas, ko mēs varam uzskatīt par pozitīvām. Pirmajā šīs dienas daļā man bija ļoti interesanti skatīties, kā šie studenti iesaistās projektos un kāda ir viņu priekšlikuma un kā viņi rada dažādus risinājumus un atjauno un veido lietas. Un tātad es runāju par šo vidējā līmeņa pārvaldību, kas ir individuālās ēkās Mustamē rajonā.
Kāpēc es nedomāju, ka pilsētas līmeņa pārvaldība ir laba? Vispirms nepietiek finansējuma. Tāpat pilsētas pārvaldība, teiksim, nespēja pildīt vienkārši savas apsaimniekošanas funkcijas. Iedzīvotājs sūdzās, ka zāle nav nopļauta, ielas nav notīrītas un tā tālāk, bet pavisam pamatā ir finansējuma trūkums, naudas trūkums. Tāpat pilsēta nekad neieklaudās visos viedokļos. Un ziniet, jāuzklausa ir visi viedokļi, jo ne jau visi iedzīvotāji vēlās šīs automašīnas stāvvietas, piemēram, jo tiem, kam nav auto, tie pret to varētu iebilst, bet visi viedokļi ir jāņem vērā. Un pilsētas līmeņa pārvaldība ir pārāk attālināta no iedzīvotājiem. Nākamais jautājums, kāpēc mums šajā vidējā līmeņa pārvaldībā nebūtu vēlams izmantot īpašnieku asociācijas? Tātad pirmkārt, kā jau es teicu, tiek sadalīta telpa, aizvien vairāk fragmentēta tiek telpa, sabiedriskā telpa. Ir ļoti daudz konfliktējošas intereses. Piemēram, īpašnieki, tātad, piemēram, viņi saņem daļēju finansējumu no valdības, tad maksā otru pusi no savas kabatas, renovē māju, bet tas iekšpagalms, kas ir jau kopējs, tātad, ko ar to darīt un vai to kaut kā izmantot vai ne. Un tad ir jādomā par to, kā veidot šo vidējā līmeņa pārvaldību, no kādā veidā. Tātad, vai ir pārstāvēta pilsoniskā sabiedrība, teiksim, pilsētas dome, vai tieši vēlēti kaut kādi locekļi, vai cilvēki, kas ir ieinteresēti. Un jādomā, kāda tad ir šī organizēšanas forma. Mēs izmantojam jau esošo vai jaunu veidojam. Tad varētu būt jauna organizācija, jauna līmeņa pārvaldība. Teiksim, mums ir pilsēta, mums ir rajons, mums ir mikrorajons un mums ir īpašnieki. Mēs varam veidot arī, tas būtu tāda jauna organizācija, tad mēs varam veidot arī kvartālu asociācijas. Bet man jāsaka, ka tā varētu būt iespēja, bet faktiski tam ir jābūt pamatotam uz brīvprātīgo darbu. Var veidot jaunas valdes ar pilsētas un īpašnieku asociāciju pārstāvjiem vai kaut kādas asamblējas, un var arī, vai arī noturēt neformālus vai arī formālus grupu sanāksmes, risinot kaut kādus konkrētus uzdevumus. Bet es teikšu, ka virzība šādas vidēja līmeņa pārvaldības organizēšanā praktiski nenotiek. No runām pie darbiem vēl neviens nav pārgājis. Runāt, mēs visi runājam, bet tik līdz nonākam pie darīšanas, tad viss apklust. Jebkurā gadījumā es esmu izlietojis savu laiku. Es vienkārši gribēju jums parādīt, ka mēs varam runāt par daudziem aspektiem. Automašīnas stāvvietas ir tikai vienas no tām, ja mēs runājam par vidēju līmeņu pārvaldību. Tātad mēs varam runāt arī par sabiedriskām vietām, bērnu laukumiem, tā tālāk un tā tālāk. Paldies liels, ka klausījāties!